Raidījums ir apiņas pielikums, man saruna biedra Karina Dubovska. Izcila Latvijas anestezioloģi, medicīnas zinātņu doktore, Zemdību nama anestezijas dienestu vadītāja. Šeit es jau piebildīšu 4 bērnu māte, vecuma grupā no 18 līdz pusotram gadam. Es piebildīšu, ka strādā 3 darba vietās, jo dažkārt jauns ārsts Latvijā nevar atrast pietiekami daudz finansu resursu no vienas darba vietas, tad viņš ir spiests strādāt gan valsts, gan privātā medicīnā, un īpaši tas attiecas uz jauniem ārstiem. Un šī iemesla dēļ mēs tev esam ievilinājuši politikā, un tagad tu esi nonācis tādā atbildības sfērā, kurā tu pat mēģinās palīdzēt un atbildēt. Kā izdarīt, lai ārsts pilnasinīgi varētu strādāt savā pamatdarba vietā, un viņam nevajadzētu nepārtraukt mainīt valsts, izglītības un privāto darbu. Izstāsti, kā tu to izdarīsi? Nu jā, daži tikai atsauce, lai parādītu, ka arī es nāku no tās pašas vides, kurā lielākā daļa cilvēku, kas ir vēlētāji un kuri apgrozās arī manā apkārtnē, ar ko mēs runājam ikdienā, gan darbā, gan arī ģimenes lokā, gan radinieku lokā. Un skaidrs, ka tie, kas atrodas ekrāna otrā pusē, ir tādi paši cilvēki, kā tie, kas sēž mājās un novēro. Un, lai nopelnītu tās lielās algas, ko raksta un zīmē presē, ko ārsti saņem milzu un brauc ar labām mašīnām, tie ir tikai daži procenti. 2, 3 līdz 5% no visiem ārstiem, kas Latvijā strādā un rūpējas par veselības aprūpi. Un te neiet runā tikai par ārstiem, par visu ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu, lai viņi nopelnītu pienācīgu dzīvi, vidusmēra cilvēka dzīvi, viņi parasti pavada laiku vairāk kā 2 darba vietās. 2 darba vietas tas ir kā absolūtais minimums. Ja vien viņi nenāk no vides, kurā tas nav jādara. Tas ir atsevišķi gadījumi. Lielākā daļa strādā 2+ darba vietās. Un jautājums ir, kā nodrošināt to, lai vienam ārstniecības personai, ārstam, māsai, vecmātei, māsu palīgam, būtu tikai 1 darba vieta. Šī neprecīzā domāšana, kad mēs lielāko daļu finansējuma esam veltījuši resursiem, ārstniecības personas arī ir resursi, bet resursiem, ko nozīmē medicīnas ierīces, preces, pakalpojumi. Māju remonts, māju celtniecība. Aizmirstot, kā šo te māju darbību, monitoru, vērošanu, pacientu aprūpi, ārstēšanu nodrošina cilvēks. Varbūt nākotnē to nodrošinās mākslīgais intelekts, bet mēs esam šodien, un mēs gribam kvalitatīvu pakalpojumu sniegt. Mēs, mediķi, gribam kvalitatīvu pakalpojumu sniegt savam pacientam, un neviens no personāla nekad negribētu strādāt vairāk kā 160 vai attiecīgās darba stundas, bet nodrošināt šim konkrētiem pacientam maksimāli labāko aprūpi. Bet tieši šī iemesla dēļ, lai saglabātos iespēju arī sniegt visu labāko savai ģimenei, arī mēs esam spiesti strādāt vairāk. Un savā maksimumā personīgi esmu strādājusi 380 stundas plus ģimenes dzīve. Un tas bija iespējams tikai pāris gadus, jo cilvēks parastais beidz savu darbību pēc vairākiem mēnešiem tādā režīmā. Svarīgākais ir finansējuma pārsadale, noņemot fokusu apmaksāt ierīces, bet apmaksāt cilvēka darbu. Es jau tomēr gribētu, lai tu mazliet pasaki to uzsvaru. Mēs pazaudēsim vispār māsas, mēs pazaudēsim vispār vecmātes, ja mēs nepievērsīsim uzmanību tieši šīm mūsu medicīnas speciālistu grupām.
Latvijā viņi jau tāpat ir pamaz, un meitenes, kas pabeidz māsas skolas, neticam daudz aizbrauc uz ārzemēm. Ko mēs te varam darīt? Piedāvājums mēs kā administratori, kā slimnīcu administratori, kā personāla daļa meklējam darbinieku, bet mums viņam ir kaut kas jāpiedāvā. Ja mēs piedāvājam pilnu darba apjomu, mums viņam jāpiedāvā ne tikai alga, bet mums viņam jāpiedāvā arī darba apstākļi, iespēja mācīties, iespēja savas prasmes pilnveidot, iespējams atbalsts. Un tas ir tas, kas pietrūkst šobrīd. Mēs nodrošinām stundas likmi darbiniekam un aizmirstam par visu pārējo. Kā cilvēkam, kas ir anesteziologs un reanimatologs, patiesībā pat labākā profesija. Es ap Dievu viņā strādājuši. Saka man, ko tu teiktu, cik tas ir būtiski? Par to cilvēku, kuram ir visgrūtāk, proti reanimācijas pacients, ka viņam vienmēr blakus ir absolūts profesionāls. Tas cilvēks, kurš ir mācījies 11 gadus, tavā variantā vēl pēc tam doktorantūrā atkal daudzus gadus, lai mēs to visu iemācītos un būtu gatavi šādai darbībai. Jā. Tas ir profesionāli apmācība, pieredze un zināšanas. Jā, jebkurš pacients, jebkurš cilvēks, kad atrodas kritiskā stāvoklī, un mēs to redzam vislabāk gan reanimācijā, intensīvā terapijā, tagadējā, gan operāciju zālē, kad cilvēks ir visneaizsargātākais. Viņš vēlas atbalstu, labu profesionālu palīdzību. Un, lai to sniegtu, ir nepieciešams šī milzīgais ieguldījums laika ziņā, kas ir tie 11 gadi, plus mīnus, kā nu kurai specialitātei, un arī pastāvīga apmācība, lai cilvēks, tad, kad viņam tas ir visvairāk nepieciešams, saņemtu vislabāko, viskvalitatīvāko, visprofesionālāko palīdzību. Un tas ir tas, ko cilvēks novērtē, tas, kas viņam ir visbūtiskākais. Tad mēs noliksim pacientu centrā. Joprojām, teiksim, nekas nav svarīgāks par pacientu labklājību. Mēs mēģināsim atrast finansējumu. Mēs rūpēsimies par māsu un par vecmāti un par ārstu. Un, lai to sasniegtu, mīļie skatītāji, ZZ saraksts 37. numurs Karina Dubovska.